Par ko Lembergs varētu tikt saukts pie krimināla atbildības? Par mantas vai tiesību uz mantu iegūšanu, ļaunprātīgi izmantojot uzticību vai ar viltu, krāpšana, kas izdarīta atkārtoti nolūkā iegūt mantu lielā apmērā. Par kukuļņemšanu, sevišķi lielos apmēros, ko izdarījusi amatpersona personiski, par kādas darbības izdarīšanu kukuļdevēja interesēs, ko amatpersonai vajadzējis vai tā varējusi izdarīt, izmantojot savu dienesta stāvokli. Par kvalificētu nodokļu nemaksāšanu, slēpjot patiesos ienākumus un to izcelsmi, maldinot valsts institūcijas ar nepatiesu dokumentu un nepatiesu faktu saturošu dokumentu iesniegšanu, kam pamatā ir nodoms slēpt ienākumus un nemaksāt likumdošanā noteiktos nodokļus un tiem pielīdzinātos maksājumus. Latvijas Republikas ģenerālprokuratūras tiesiskās palīdzības lūgums. Vairāk lasi Lato Lapsas grāmatā Kas ir Lembergs? Māja beigās Narvesen kioskos un labākajās grāmatnīcās.